Sveiki, mīļie draugi! Svētajos rakstos šodien jaunajā derībā mēs lasām, ka mums ir dots jauns bauslis, kas būtībā ir tas pats vecais, lai mēs dzīvojam mīlestībā, savstarpējā mīlestībā un attiecībās ar Dievu. Un tad, kur ir tā atšķirība no vecās derības? Ja? Jo vecā derībā mēs zinām, ka tas ir pirmais bauslis, ja, augstākais bauslis, mīli savu Dievu no visas savas sirds un ar visu, kas tu esi un ar visu, kas tev ir. Ja? Kur ir tā atšķirība? Ja? Tātad vecai derībai no jaunas derības, no jaunas kārtības, ja? No labākas derības. Un tātad atšķirība ir tajā, ka mīlestība ir tajā, kā mums tas ir teikts, ka nevis mēs Dievu esam mīlējuši, bet Viņš mūs tik ļoti ir mīlējis, un lai mēs paliekam, ja, tātad viņa mīlestībā. Kāpēc? Tātad tas video, par ko es jau vairākas reizes esmu pieminējusi, ja, 2 dzīves ceļi, kas ir piepinots arī manā laika joslā, kur mēs redzam, kāpēc vispār mums tika dots jauns un dzīves ceļš. Ja, tātad Dieva mērķis vienmēr ir bijis, lai cilvēki dzīvot mīlestībā, ja, lai mēs varētu būt ar Dievu sadraudzībā, kurš pats ir mīlestība, ja, jo gaisma var būt sadraudzībā tikai ar gaismu, ja, kas ir kopīgs gaismai ar tumsu. Un tādēļ Dievs mūs ir darījis par gaismas bērniem sevis dēļ, lai mums varētu būt sadraudzība ar viņu, ja, izlejot mūsu sirdīs svēto garu. Nevis tāpēc, ka mēs to būtu pelnījuši, bet tāpēc, ka Dievs tik ļoti mūs ir mīlējis. Un tajā pašā laikā, ja, tātad ir kaut kas, ko Dievs sagaida no mums, ja, kā no gaismas bērniem. Ir kaut kas, par ko Dievs runā, kas ir svarīgi, lai mēs varētu palikt šajā gaismā. Ja. Un tātad es izlasīšu tagad no Jāņa atklāsmes grāmatas, šādus te pantus. Ja. Tu saki, es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabaks, akls un kails. Es tev došu padomu, pēc no manis zeltu, uguns kvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts, un baltas drēbes, lai tu apsaktos, un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Jo es mīlu, ko es mīlu, tos es pārmācu un pamācu, tad iekarsies un atgriezies. Ja? Un tātad iepriekš pirms tā panta ir teikts, ja? Tā kā tu esi remdens, ne augsts, ne karsts, es tevi izpļaušu no savas mutes. Ja? Jā, mīļie draugi, tātad mums ir vairākas tādas lietas, par kurām mūsu svētie raksti brīdina, ja? Kur ir šie dažādie stāvokļi, kas apzīmē kaut ko, kas nav Dievam pieņemams. Ja? Mēs atceramies, ka apostols Pāvils brīdina galatiešu draudzi, viņi saka, galatieši, kas jūs ir nobūrs, jūs iesākāt garā, bet jūs gribat pabeigt miesā, ja? Vai jūs nesaprotat, ka ja jūs gribat bauslībā tapt taisnoti, tad jūs bez žēlstības esat palikuši. Un tieši tāpatās, tā ir viena lieta, ja, kur Dievs ļoti akcentē šo, ka mēs nevaram maisīt kopā šo žēlstības un bauslības vēsti. Un otra lieta, par ko ļoti spēcīgi runā raksti, ja, ir par to, ka mēs nevaram kalpot 2 kungiem. Ja, tātad ir teikts, ka cilvēks vienu kungu mīlēs un otru kungu ienīdīs. Un šis otrs kungs ir domāta manta, ja, ka cilvēks nevar kalpot Dievam un nevar vienlaicīgi mantai. Un tajā pašā laikā tātad Dievs mums saka, ja mēs dzenamies pēc debesu valstības, tad tās visas lietas, par ko domā pagāni, ja, par ko viņi domā katru dienu, ko viņi ēdīs, ko viņi mugurā vilks, ka tās visas lietas mums tiks piemestas. Un kad Dievs parādīs pēdējos laikos atšķirību starp tiem, kuri kalpo Dievam un starp tiem, kuri viņam nekalpo. Un tad mums būtu svarīgi arī saprast, ja, ko tad nozīmē kalpot Dievam un kā izskatās kalpošana mantai. Pareizi, lai mēs varētu šīs lietas saprast. Jā,
Un tātad mēs atceramies stāstu par šo te jaunekli, par bagāto jaunekli. Ja? Jēzus sacīja viņam, ja tu gribi būt pilnīgs, tad ej un pārdod savu mantu un dod nabagiem, un tev būs manta debesīs, un nāc seko man. Bet jauneklis šos vārdus dzirdēdams aizgāja noskums, jo viņam bija daudz mantas. Jā, tātad runa iet tur iepriekš ir teikts par to, ka viņš ir pildījis visu bauslību, bet redzi šī manta, jā, tātad bija tā, kas nostājās starp viņu un Dievu, un viņš nespēja sekot Jēzum tur, kur viņam būtu bijis jāsako. Un šeit tātad šajā atklāsmes grāmatā mēs lasām, ja tu saki, es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabaks, akls un kails. Ja? Un tātad kontekstā, tur, kur ir runāts par to, lai viņš pērk no Jēzus, ja, šo ugunskvēlo zelta ugunskvēlā kausēt, ja, runiet par ticību, ja, kas ir vērtīgāk par zeltu, ja, lai tu būtu bagāts un lai tev būtu baltas drēbes, ja, lai tu apsaktos un tavs kaulu un kauns neatklātos un acu zāles tiktu tavas acis ar tām svaidītas, ja, lai tu kļūtu redzīgs. Ja. Tātad, lai tu redzētu to, ko Dievs redz un kā Dievs redz lietas. Ja? Jo šodien, kā jau es vienmēr to esmu akcentējusi, ja, ka tātad nav slikti, kad ir cilvēkiem labas lietas, dārgas lietas, kvalitatīvas lietas, mantas, ja, un tā tālāk. Un mēs redzam, ka pat Jēzus, tad, kad viņš piedzima, viņam pienesa, ja, šo zeltu un vīraku un tātad šīs te vērtības, zemes vērtības, materiālās vērtības, ja, pagodinot viņu. Bet runa iet par to, mīļie draugi, kad visos laikos Dievs ir cīnījies par šo te elgdievības izskaušanu no viņa tautas vidus, un arī šodien Dievs to dara. Ja? Neskatoties uz to, ka, protams, personīgi es domāju un esmu pārliecināta, ja, ka tie cilvēki, kur pasludina, pieņemsim šo finansiālo slavu vai šo pārticības evaņģēliju un tā tālāk, ja, ka viņi jau to nedomā kaut kādā tā sliktā veidā, ja, ka tagad ka tev jākļūst kaut kādam mantkārīgam un tā tālāk. Ja. Bet, mīļie draugi, vai jūs neesat ievērojuši, ka pārsvarā tomēr tie ir cilvēki, kuri paši jau ir nogājuši, tā teikt, savu ceļu, par ko ir teikts, ja, svētajos rakstos, Mūzes grāmatā, ja, kad neaizmirsti to ceļu, pa kuru es tevi vadīju, ja, atceries to ceļu. Un, mīļie draugi, katram no mums būs jānoiet šis ceļš, ja, un tas ir galīgi nepareizi, ja, piemēram, šāds cilvēks, kurš jau ir nogājis šo ceļu, kaut kādu ceļu gabalu, ja, viņš nav, pieņemsim, Kristū ne 10 gadus, ne 5, ne 10, viņš jau ir gadus 15, 20 un pat 30, ja, un ka viņš pēkšņi sāk pasludināt šo te pārticības saucamo evaņģēliju, kā kaut ko, kamī cilvēkam būtu jāsakņojās, pats aizmirstot savu ceļu, un to svarīgumu, ja, ka šī pieredze ir nepieciešama katram cilvēkam, jo pa to ejot, Dievs cilvēku pārbauda, viņš viņu pazemo, kā tas ir teikts, ja, viņš pārbauda, kas ir viņa sirdī. Ja. Tātad mūsu ticība tiek pārbaudīta, mīļie draugi. Ja. Kā mēs reaģēsim, kad mūs nenovērtē, ja, kad mūs pieviļ, ja, vai kā mēs reaģēsim, kad mums pašiem nav, bet mums prasa, ja, jo Dieva vārds par visu šo runā. Ja. Tātad Dieva vārds runā par šīm atraitnēm, ja, kas īpaši tiek akcentēts, ja, cik Dievam tas ir patīkami, ka tas būtībā ir tas, ko Dievs meklē cilvēku sirdī, ja, šo dāsnumu, šo pašaizliedzību tieši tādā dāsnuma izpausmē, ja. Kad mēs zinām šī nabadzīgā atraitne, kur iemeta vairāk par visiem, tādēļ, ka nestoties to, ka tur bija arī ļoti bagāti ļaudis, ja, bet viņa atdeva no sirds un atdeva visu savu naudu, ja, visu to, par ko viņa būtu varējusi nopirkt maizi, ja,
Un, starp citu, šeit tāda maza atkāpīt, jau kādu laiku apakaļ Dievs par to runāja, ka tas būtu arī svarīgi to tā kā iezīmēt, akcentēt, lai cilvēki nepiedzīvotu arī šo vilšanos, kas arī tai skaitā nāk caur šo te pārticības tādu evaņģēliju, kur cilvēkiem saka, ka tev ļoti svarīgi ir noziedot kaut ko tādu pamatīgu, vai, respektīvi tā kā kaut vai tā kā šī nabadzīgā atraitne, bet palaižot garām vienu tādu svarīgu momentu, tā kā caur to vienmēr skan tāds apsolījums, ka tad viss sakārtosies, ka tad tu ieraudzīsi, ka Dievs tev bez mazai atmaksās, un, protams, viņš to arī darīs, tā kā mums to svētajos rakstos ir teikts, ka Dievs nekad nepaliek parādā, un kas aizdod nabagam, tas aizdod tam kungam, Bet tātad, ja mūsos ir tāds stāvoklis, ka mēs sagaidām, ka Dievs mums tagad atmaksās, un, protams, uzreiz, tad cilvēks vienmēr piedzīvos vilšanos. Un Dievs kādreiz runāja ar mani par to, ka mums ir jāsaprot, ka tas pateicības upuris, ka viņš tā kā, viņš ir Dievam ļoti dārgs, bet viņam, viņš tā kā nostrādā tad, ja mēs reāli saprotam, ka upurs tā arī izskatās, ka es kaut ko upurēju, un tātad tas nebūs tā, ka tūlīt tas tiks man atgriezts vai kaut kādā veidā kompensēts un tā tālāk. Tātad es tajā brīdī reāli saskaršos, piemēram, tā atraitne, tajā momentā reāli saskārās ar to, ka viņai nebija ko ēst, bet neskatoties uz to, viņa bija gatava iet šajā pieredzē un piedzīvot šo, lai parādītu savam kungam šo cieņu un šo mīlestību, ziedojot, tā kā arī apzīmējot sevi kā līdzvērtīgu visiem pārējiem, kuri iet un kaut ko ziedo, kā klāt esošu šajā rituālā, teiksim tā, Bet mums ir jāatcerās, mīļie draugi, ka pāri visam Dievs saka, ka viņš nemeklē upurs, ka viņš meklē žēlastību, žēlastību. Par to tiek runāts visu laiku, gan ziedošanas sakarā, gan gavēņa sakarā, gan likuma sakarā un tā tālāk, kad Dievs saka, ka svarīgāk pāri visam viņš grib ieraudzīt cilvēkā, šo viņa mīlestības augli, kas parādās žēlastībā pret citiem. Tā kā tas ir teikts, ka lai mēs mīlam citus, tajā konkrētā rakstvietā runāts ir par šo te sievu, lai viņš mīl šo sievu, Hosēja, šo sievu, kas ir laulības pārkāpēja, tāpat kā tas kungs ir mīlējis Izraēla bērnus, neskatoties uz to, ka viņi nepārtraukti ir pārkāpuši šo laulību, šo derību, ir bijuši nepaklausīgi un spītīgi un sekojuši elkiem un bijuši elkdievība. Un neskatoties uz to, tas kungs viņus ir mīlējis un mīl joprojām, un viņi savu mīlestību ir apsolījis uz mūžīgiem laikiem. Tātad, un atgriežoties pie šī video sākuma, ka mīlestība ir tajā, ka nevis mēs Dievu esam mīlējuši, bet viņš mūs ir mīlējis, un tāpēc mums savu dēlu ir devis. Un tad ir tāds pants un ir teikts, vai tad mums arī nevajadzētu tāpat mīlēt vienam otru. Tātad mīlestība pret citu cilvēku parādās pirmkārt žēlastībā, kuru mēs varam parādīt tieši tad, kad cilvēks ir sagrēkojis, tieši tad, kad cilvēks ir kļūdījies. Un šeit neiet runa, ka mēs to ignorējam vai pieveram acis vai kaut kādā veidā neatzīmējam kā notikušu faktu, bet ka mūsos ir žēlstība, lai to risinātu žēlstības garā, pareizā veidā. Un, protams, primāri tas attiecās vistiešākā veidā arī uz šīm finansēm. Vai mēs atceramies nabagus, vai mūsu sirds sakustās, ka kāds cilvēks mums prasa palīdzību, un tā tālāk.
Vai nav tā, ja, ka mēs sakam savam tuvākam, ej un nāc citu dienu, ja, jo man nav tev ko dot, ja, un tā tālāk, viss šīs rakstvietas, ja, un es gribu atzīmēt, kas ir ļoti svarīgi, ja, ko es īpaši gribu akcentēt šajā video, ja, ka tātad tas dāsnums, kuru Dievs grib redzēt un kuru viņš tā kā mēģina panākt, ja, ieraudzīt, tas ir gara auglis, kurš parādās tieši trūkuma vidū, ja, tieši esot trūkumā, tieši tāpat tas neatiecās tikai uz finansēm, ja, tāpat mēs redzam apostols Pāvils, kurš pats ir vajāts un cietumā mocīts un apspiests, viņš spēja iepriecināt draudzes, raksta viņām vēstules, dalās ar šo atklāsmi un ar šo iepriecinājumu, kādu pats ir saņēmis no Dieva, esot bēdu karstumā, ja. Un tātad, tad, kad cilvēks ir tajā nostiprinājies, ja, caur dažādiem pārbaudījumiem, tad jau viņam ar Dievu jau ir cita saruna, jau citi mērķi, un tas jau var izskatīties arī reālajā dzīvē savādāk, ja. Un tai skaitā nevienmēr, ja, jo tas pats apostols Pāvils, mēs redzam, ka viņš saka, ka tur, kur viņš būtu varējis pieprasīt, ja, šo kaut kādu atlīdzību par savu darbu, par to, ka viņš sludina evaņģēliju un ka viņš to dara bez maksas, viņš to nav darījis tāpēc, lai neviens nepiedauzītos, ja, pie viņa kalpošanas, lai nekas nemestu ēnu uz šo te kunga evaņģēliju. Tāpēc viņš pats ir dienām un naktīm strādājis pats ar savām rokām, un mēs to atceramies, ja, šo epizodi. Tātad, tur, kur viņš varēja dzīvot, teiksim, no cilvēku ziedojumiem, tāpēc, ka viņš sludina evaņģēliju, viņš atteicās no tā Kristus dēļ, Kristus darba dēļ, ja? Tātad viņam jau bija kaut kāds tāds līmenis, ja? Un tātad tas var būt ļoti dažādi, mīļie draugi, ja? Katrs ir savā situācijā, tāpēc man nav saprotams šis pārticības evaņģēlijs, kuru vēl jau vairāk pasludina cilvēki, kuri paši ir izgājuši cauri visiem šiem posmiem, kas ir absolūti nepieciešami katram ticīgam cilvēkam, lai viņš iesakņotos Kristū, ja? Lai viņš iesakņotos Kristū, kurā viņš visu spēj gan dzīvot trūkumā, gan dzīvot pārticībā, kā mums to saka apostols Pāvils, ja? Ka tātad tas ir svarīgāks par to, kas man ir, vai to, kas man nav, jo tad, ja es spēju priecāties un būt mierā ar Kristu, tad es esmu pasauli uzvarējis, es esmu pasaules uzvarētājs, ja? Un tālāk šeit atklāsmes grāmatā arī tiek teikts, ja? Tam, kas uzvar, es došu sēdēt pie manis uz mana goda krēsla, tā kā es esmu uzvarējis un sēdu pie mana tēva un viņa goda krēsla, kam ausis dzirdēt, ko gars saka, kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm, ja? Aleluja, mīļie draugi, ja? Kam ausis dzirdēt, lai dzird, ko gars saka draudzēm, ka katram cilvēkam ir dažāda situācija, neskatoties uz to, ka kāds cilvēks jau ir izgājis šos piedzīvojumus ar Dievu, viņam jau ir, teiksim, kaut kāds šis gara auglis, jebkādā veidā, ja? Mēs nevaram sākt tajā brīdī sludināt šo gara augli vai kaut kā sagrozīt evaņģēliju, jo tikai pats evaņģēlijs, ja pats Dieva vārds atraisa Dievu garu darbību, kas arī ir pamatā tam, ka notikuši šīs pārmaiņas cilvēkā, ka notikuši kaut kādas šīs izmaiņas, un kā mēs arī jau tikko vienojamies un to apskatījām, nevienmēr tas arī būs tā, ka tieši tādā veidā ir jānotiek šīm izmaiņām, ja? Kā mēs tikko apskatījām apostoļa Pāvila piemērā, ja? Kur viņš tātad ir atteicies no šīs pārticības, no iespējas dzīvot no evaņģēlija dēļ, ja? Lai viņa kalpošana netiktu aptraipīta. Un tajā pašā laikā mēs zinām, ka ir dažādi aicinājumi, ja? Katram cilvēkam ir savs aicinājums, un kāds patiesi varbūt ir aicināts būt uzņēmējs un ļoti aktīvi tajā darboties, produktīvi darboties, un tas ir brīnišķīgi, bet, mīļie, mēs nesludinām sevi, mēs sludinām Kristu, jo Kristus iedos katram to, kas tieši viņam ir nepieciešams. Bet, ja mēs sākam sludināt sevi, tad mēs mēģinam tā kā visus pavilkt
zem viena kaut kāda, ielikt vienā kaut kādā rāmī, tādā veidā apzogot Dievu tautu, apzogot arī tos, kuri, piemēram, iet cauri šim kaut kādam procesam, kur Dievs ar viņiem strādā, viņu sirdīs, kur viņš šķīst viņus no visiem piemaisījumiem, lai viņi varētu būt bagāti ticībā tieši, ja? Jo mēs saprotam, ka ticība nekādā veidā nevar savādāk parādīties, kā tikai, ja mēs ejam cauri kaut kādām situācijām, kur viņa parādās, ja? Tāpēc arī mums apostols saka, lai mēs priecājamies, kad mums nāk šie ticības pārbaudījumi. Lai mēs priecājamies, jo tā ir iespēja parādīt ticību, kas ir vērtīgāka par zeltu, ja? Un Dievam tik ļoti dārga. Tāpēc, mīļie, lai nekas neaizēno patieso evaņģēliju, vienalga vai kādi tie būtu motīvi un varbūt pat tā kā labu gribēdam cilvēki, ja, sāk sludināt šo labklājības evaņģēliju, šo pārticības evaņģēliju, ja, domādam, ka tad cilvēki pēkšņi sāks dzīvot savādāk. Bet, mīļie, tad jau mēs arī varam sludināt šo pašu, mēs varam sākt draudzēs rādīt filmas The Secret, ja, un vēl kaut kādas kabalas mācīt un vēl nesko, kas viss arī cilvēkam palīdz sasniegt labāks kaut kādus rezultātus, ja, un kaut ko iegūt pasaulē. Un jūs to varat darīt, bet vai jūs ar to esat Dieva gribā, vai tas ir tas, ko Dievs jums ir pateicis darīt, un vai jūs tad esat paklausībā Dievam un Dieva vārdam, ja? Jo tad cauri visiem rakstiem iet tas, ka vienmēr visos laikos cilvēki ir vairāk mīlējuši, ja, šo pasaules spožumu, prestižu, cilvēcisku godu, ja, arī par to ir runāts, kad ienāk draudzēts, bagāts cilvēks, jā, labi ģērbs cilvēks, uzreiz viņam saka, jā, kungs, nāciet, sēdiet šeit, priekšā, pirmajās rindās, bet kad draudzē uz sliekšņa parādās nabaks, kuram nav tev ar ko atdarīt tavu labvēlību, ja, tad viņš tiek nosēdināts pēdējās rindās un varbūt pat izdzīts ārā, jo, redziet, viņš nelabi ož, ja, vai vēl rada kaut kādu diskomfortu, aizmirstot, kam pieder tas nams, ja. Kas ir nama kungs, kas ir namturis, ja. Un no namtura tiek prasīts, lai viņš būtu uzticams, un mums ir tāds namturs, ja mēs esam šis Dieva nams, Dieva templis, kuru uzpasē pats kungs Jēzus, ja, viņš uzceļ no mums sev Dieva templi, ja, un arī no katra no mums, kā no dzīviem akmeņiem, ja, šo Dieva draudzi, kas ir dzīva celtne, ja, aleluja, un tajā pašā laikā, kā mēs runājām, ja, kāds viņš ir, tādi mēs esam, pamatos saprotot, kad miesa plus Dieva gars, bet arī tajās izpausmēs, ka mums ir daļa pie Dieva dabas, nevis, ka mums ir Dieva daba, mīļie draugi, ja, bet ka mums ir daļa pie Dieva dabas, tā ir milzīga atšķirība, jo mēs joprojām esam cilvēks, kuram ir dots sadraudzība ar svēto garu, un tāpēc mums ir daļa pie Dieva dabas, jo svētais gars mūsos dzemdina šos gara augļus, ja mēs paliekam sadraudzībā ar viņu, kas ir iespējams tikai tad, ja mēs paliekam evaņģēlī patiesībā, nesagrozītā evaņģēlī patiesībā ar tām vērtībām, kuras Dievs akcentē un nosauc kā vērtību, ja, tā kā šeit tas ir teikts, es tev došu padomu pēc no manis zeltu uguns kvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts, un baltas drēbes, lai tu apsaktos un tavu kailumu kauns neatklātos, un acu zāles, tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Un tad mēs spēsim būt uzticami namturi arī Dieva darbā, esot ielikti un kalpojot viņam kā kalpojot garā, jo mēs esam apgraizītie, ja? Apgraizīti ne ar cilvēku rokām, bet ne cilvēku rokām veikta apgraizīšana pie mums ir padarīta, ja? Bet Dieva garā veikta apgraizīšana, un mēs kalpojam Dieva garā. Un tas ir pats labākais, kas var notikt ar cilvēku. Un tālāk patiesībā ir vienalga, kas tev ir vai nav, bet Dievs, protams, vienmēr gribēs tev iepriecināt un pacelt un pagodināt. Tādēļ tu nekādā veidā nevar būt zaudētājs, sekojot Kristum un izvēloties viņu, nevis mantu par savu kungu. Amen.